Jebkurš no mums iespējams jaunībā ir rakstījis dzejoļus, bet kuram tie ir saglabājušies 180 gadus. Atklājot lībiešu svētkus, Mazirbē pasaules pirmatskaņojumu piedzīvojis lūkšanu cikls pēc dzejnieka un jūrnieka Jāņa Prinča grāmatas. Dzejnieka radītie darbi, kas nav vienkārši mūsdienu cilvēka ausī, bet ārkārtīgi īpaši un unikāli, bijis radošs impulss nevien režisorei, bet visai komandai. Pirms dažiem gadiem es sapratu, ka man tā lībiskā stīga, kas ir manā dzimtā, sāk interesēt arvien dziļāk un arvien vairāk. Un es gribu kaut ko dot arī no sevis, lai stiprinātu lībiešu kultūru. Un šī gadījumā es teiktu, ka tas ir arī Jāņa Prinča tajā materiālā. Viņš ir apsolījis Dievam, ka ja viņš izglābsies, viņš uzrakstīs dzejoļus, un viņš uzrakstīja dzejoļus. Tas ir tāds tā kā piemērs, ja? Mēs izdomājam, ka mēs gribam koncertu, un mēs viņu uztaisījām to koncertu. Vēlme atdzīvināt aizmirstos dzejoļus vēstures lapās iezīmēsies reizē ar vēl kādu īpašu cilvēku. Meklējām, kas tad varētu būt šīs mūzikas autors un korāļa aranžētājs. Un tā pavisam nejauši mēs satikāmies arī ar Terēzu, un Terēza ir mūsu kora dziedātāji. Kurš tad vēl labāk pazīst savu korieri, tas, kurš arī dzied, viņa jau zināja to drēbi, ko koris var, kāds ir tās kora iespējas. Viņa zināja, kāda ir soprāni, kāda ir alti, un tas, man liekas, bija tas, kāpēc arī šis cikls viņai tik ļoti izdevās. Šis cikls ir talantīgās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas audzēknes Terēzes Tīrmanes pirmā lielā iespēja aranžēt dziesmas korim. Un pirmā iespēja aranžēt kādam tiešām koncertam, jo es līdz šim biju aranžējusi tikai mācību nolūkos. Un tad piedāvāja Rudītei ar domu, kas gribēja pamēģināt kaut ko korim, bet beigās Rudīte man piedāvāja jau iespēju rakstīt man tieši šim koncertam. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un es ļoti novērtēju viņas uzticību, ka viņa bija gatava man uzticēties, nezinot, kā es aranžēju un kas no tā var sanākt. Cik daudzkrāsaina un daudzšķautņaina ir pati Terēze, tik arī cikls ir ļoti daudzveidīgs un krāsains. Atklājot Lībiešu dienu koncerta laikā neizpalika arī dziesmas lībiešu valodā, kas sieviešu korim benda bijis liels izaicinājums. Jā, mēs mācījāmies, mums Valds Ernšreits ierakstīja ierakstu ar pareizu izrunu, mēs visu uz austiņām klausījāmies, mācījāmies, apguvām arī mēģinājumos, runājām līdzi. Bija sarežģīti, jā. Īpaši sarežģīti tiem, kam no galvas solistiem bija jāiemācās. Tā bija mūsu tāda attālinātā sadarbība ar kori Vendu. Faktiski gan es viņiem palīdzēju ar pašiem tekstiem, gan arī nedaudz ar izrunu, jo lībiešu valodā, kā mēs zinām, katru dienu nevienam nesnāk. Valtam Ernštreitam koncerts vēl īpašāks, jo Jānis Princis bijis viņa vectēvs. Tā laikam ir pirmā reize, kad Jāņa Prinča rakstītā dzeja tiek atskaņota tā, kā viņš viņu bija iecerējis, jo visi tie Jāņa Prinča dzejoļi arī, kas ciklā bija iekšā, viņi arī rakstīti ir kā baznīcas dziesmas savā laikā, un tas ir tāds ne tikai lībiešu pienesums, bet Jānis Princis bija faktiski viens no pirmajiem latviski rakstījušajiem dzejniekiem. Un, manuprāt, šis ir tāds ļoti labs arī piemineklis, kurš es ceru, skanēs citur un daudz. Monta Megija Učalniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalnis speciāli RTV.